Ļoti bieži ir, kad tev pieder gan lauksaimniecības zeme, ar meža zemi vienā īpašumā. Marek, kāda veida projektiem jūs piedāvājat finansējumu? Projekti ir ļoti dažādi. Ir lauksaimniecības zemes iegāde, savas zemes atpirkums no altuma, tehnikas iegāde, visdažādākie projekti, apgrozāmiem līdzekļiem, ilgtermiņa investīcijām. Es varētu uzskaitīt vēl un vēl un vēl. Vienkārši galvenais, mēs fokusējamies pret ķīlu, lai tā būtu lauksaimniecības zeme vai meža zeme. Un kas ir biežākais, ko izvēlās? Dažādi ir, jo ļoti daudz īpašumu ir gan lauksaimniecības zeme, gan meža zeme kopā. Jā, tādiem īpašumiem, es teiktu, mēs piešķiram augstāko finansējumu Latvijā. Aha, pagaidām. Tev jau var būt abi, vai ne? Ļoti bieži ir, kad tev pieder gan lauksaimniecības zeme, ar meža zemi vienā īpašumā viņi iekļauti. Jā. Pieņemsim, daudzi novērtē meža zemi ļoti zemu. Viņi nevērtē mežaudzi. Tā ir mūsu priekšrocība, ka mēs novērtējam mežaudzi. Tādā veidā viņš var dabūt pat 5 līdz 10 reizes lielāku finansējumu. Pastāstiet, kas ir mežaudze? Mežaudze ir visi koki, kas aug uz meža zemes.